Šitā ir vienīgā naturālā mužu saimniecība Latvijā. Un šeit saimnieko Silvija tete ir vienkārši lieliski sieviete. Skatāmies tālāk. Skrāpēja. Te būs bļāvējs. Viņš pirmāk izbēgs ar un tad viņš sāk skriet. Neko no aizmukuši. Man uzspīdīgi šie jau pametuši labi jau veco vilniņu. Barot, kas viņiem paliek pār, tas stiebra zāli viņi nēd. Apakšais lauk, padzird, saplūd zāli, 11:12. Tā no darba. Cik tā viņi ir kopā tagad? 35. Vaigais bariņš. Tāpēc jau nav aiz kur likt. Mazie atšķir nost, un tur jau 4 stāvi ir pa daudz. Tad jau viņiem te ir labi, ja viņi tik daudz paliek. Nu, ja nav jau tas... Tā viņa kalnos kliedzot. Anita vismaz teica, ka varot dzirdēt, ka viņi kliedz. Ka redzēt, gan viņas neredzot, tik kliedzot. Kurienes īstījums viņi ir? Šie no Tatriem ir. No Tatriem. Jo. No Tatriem atbraucusi. No kalniem, vai ne? Jo. No kalniem atrada neliek būries atliek. Spoks, nu. Un ja viņas katru rīt netīrīt, vai ne? Kāda viņa būtu? Viņš ir liels dzīvnieks, viņam tur tie... Tagad jau ir, ka stūros jau ronās. Viņš ir bezkaunīgs, viņš varētu te vienā stūrī, ne, viņš visos 3. Reku pozētājs ir stūrē jau. Tas smuks, ne? Tas pozēs tagad. Tas ir pozēs? Viņš visiem šī miljonu reizi laikam nofotografēts. Pagriezīs vienu vajag, pagriezīs otru. Pastēlēs vēderi tagad. Nu, ko tad? To vajag. Tur ir maziņi. Tur mēs redzēsim. Ceru, ka tēvs negulēs virs. Vakar bija no Lūdzas. Jā? 40 bērnu. Tā te bija spiekšana, vai ne? Viņi jau neko nedabū redzēt, viņi taču šausmīgi mūk. Kustībām jau viņi bēg tieši, vai ne? Nu, kam tu iestāti? Divi grib, lai baro viņus. Bet tad par to ziemu īstenībā izturēja, kaut kā? Vēl nav nometuši spalvu, vēl jau ir. Bet viņi arī tad noštāts, tas arī lielākais, kad cik viņi izaugši tā te. Jā, tas ir pieaudzis. Viņi cits ir lielāks, cits ir mazāks. Tad viņš vēl met spalvojumu. Tur tā atšķirība ir puikas vai meitenes tur izmērā tieši? Jā, tēvi lielāki ir. Nē, ko redzēt, atceros, ka šis tēvs jau redzēt. Un mamma jau ir nobarojis savus mazos tājus, galīgi sarūkus. Viņi visi vienaudži, daži tādi knapāki, daži brangāki. Jā, viens ir pagājuši gadu viņai bija 8, un tad ar viens bija tas, kas tagad pozē, cīnījās par savu dzīvību. Viņš ir visnegantākais. Man mūžīgi saskrāpa. Viņš arī šie ir vismuk apvēlušies, tie jau nedēļa jau ēd. Un tie maziņie tik vakar sāk rāpot. Kāda skaņa viņi tur izdod? Viņa aizsargā savas maskas? Jā. Un tēvs pirmā sastūma visu zāli šeit iekšā. Es redzēju, kā viņš viņu dresē iekšā priekš kājām, pastumu pakaļ kājām. Uzkāp virsū. Nē, kāda mammiņa vāja. Ko viņi tāpat zālēdi, jā? Truškombi hormonulējušiem vēd speciāli. Pagājuši gadu viņi saindējās ar mūsu Latvijas tukumu. Ar toksīniem. Bija graudos iekšā klāt bērni. Tur šie bija. Un tagad vēd no lējušiem. Un tad ir vārīti karpeļi ļoti garšo. Kā tur saindējas, tas nozīmē, ka vajag tūli bija tā, ka uz beigām jau iet? Mēs vispār ne visu Latvijas vetārs kājās, jo domāju, ka viņi neizdzīvos. Jo toksīni ir toksīni, viņi nosēdās aknās un tur neko nevar izdarīt. Mocījamies un kungs, ko mēs te nedara visu vasaru. Nu un tad cūpiens viņiem ļoti garšo, stiebri, bet vat tas puķa nē. Tad atkal āboliņu lapas un garšu. Tagad es lucernu man atved no lējušiem iesēju. Teica, ka viņi garšo. Nu sāk trakot. Aizmuktas lielais.
Nu, nāc atpakaļ. Bet tev var iedomāties, kāds viņš rudenī būs. Vai ne? Normāls pelmenis. Viņas rudeņiem uzkājās rudenis. Jā, un viņam ziemā te tauciņi visi izmantojās, kamēr viņš... Bet rudenī viņš būs vēl ar to lielo vēderu. Viņi krīt apkārt rudenī, viņam tie vēderi šitādi. Tas kājiņas paliek maziņas, tā galviņa maziņa, un tad sēd uz tam drātiem baugš apkat. Reku tā mammi gaišāk. Tā ir vienīgā gaišāk spalvojuma. Un rudenī te viņam vēl tas melnais akots tēvs nav nometis, tas ir spangājums. Blondīne. Šī ir vienīgā, kas tik gaišā krāsā. Tēvs vēl met vilnu. Kungs, kā nu izbrīndās. Te mazliet šāpā kopā kādu laiku, ja? Nē, nu vispār viņi pa daudz, reka te tie 4 arī, viņi pa daudz, viņi, 3 augstākais, viņi tā būtu baigi netīri tad ir. Kurš tad bija tas seksuālais manieks? Jānis Līga. Jānis Līga. Jānis. Jānis Līga 2. gadu bērnus nobradā. Kā, nu viņš viņu trenkā, un tos mazos izmēta ar salas taču vēl bija, un viss bija beigts. Eku, man arī ir. Tā kopā. Es viņam iedevu. Pagaidi, viena. Kad tā rociņa. Ķepiņa. Viņš tā kraukļi zini, kā? Es skaņšos rociņas tur. Dod reku, tagad apēdu šitais, otrs būs jau savējā ēdamā. Kā? Jodos neš. Izkāpova. Nu, man nekā citu traudziņu nav.